Mūsu pakalpojuma galvenais mērķis ir nodrošināt ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam. Šo pakalpojumu saņem bērni, kuri ar Jelgavas valsts pilsētas bāriņtiesas lēmumu tiek ievietoti ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Mūsu uzdevums ir nodrošināt bērniem mājokli, uzturu, apģērbu, visas bērnu pamatvajadzības. Tā skaitā arī nodrošināt izglītības nepārtrauktību. Tātad, ja bērns ir sācis mācīties kādā skolā vai jebkurā izglītības iestādē, tad mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai mācības nebūtu pārtrauktas un bērns sekmīgi mācītos. Pie mums bērns tiek sagatavots arī patstāvīgai dzīvei, apgūstot dažādas sociālās iemaņas un prasmes, lai sasniedzot pilngadību, ja gadījumā viņš ātrāk nenonāk atpakaļ ģimenē, būtu gatavs patstāvīgai dzīvei un justos droši. Bērnu dzīve, uzturoties šeit, tiek organizēta tieši tā, kā tas ir ģimenē. Ir aprūpētāji, kurus ikdienā mēs saucam par audzinātājām, kuras pilda mammas lomu šiem bērniem, kas šeit nonāk, rūpējoties, lai viņi būtu pēduši, lai viņi būtu apģērbti, lai viņi izmācītos, pildītu mājas darbus skolā, lai būtu gatavi skolai, lai apgūtu šīs dzīves prasmes. Tāpēc ikdienas dzīvē notiek kopīga ēst gatavošana. Viņi paši tajā piedalās gan produktu sagādē, gan gatavošanā. Notiek dažādas nodarbības, kur bērni apgūst sociālās prasmes. Notiek aktivitātes arī ārpus šīm telpām, piedaloties dažādos pasākumos, izklaides pasākumos, izbraucienos, ekskursijās, kur bērni dodas kopā ar audzinātājām. Bērni šeit uzturas līdz brīdim, kad vai nu viņam ir iespējams atgriezties savā bioloģiskajā ģimenē, ja vecāki ir par to paši gādājuši un, ja var teikt, labojuši tās kļūdas, kuru dēļ bērni tika izņemti no ģimenes. Vai bērniem tiek atrasti aizbildņi, vai atrasta piemērota audžu ģimene, kura piekrīt bērnu uzņemt. Ja tas nav iespējams, tad bērns pavada šeit līdz pilngadības sasniegšanai, līdz 18 gadu vecumam. Bet, ja bērns mācās kādā no izglītības iestādēm arī pēc 18 gadu vecuma, tad ir iespēja šeit uzturēties arī līdz 24 gadu vecumam.